esam aicinājuši Rīgas Lauvas treneri Juriju Fedulovu. Kā jūs vērtējat savas komandas sniegumu šodien? Šodien spēle ir ļoti saspringta. Jau pirmajā 30. sekundē jau zaudējām pirmos vārtus. Komanda mazliet gulēja, pēc tam pamodās. Atkal bijām iedzinēju lomā no 1-3. Tad sākām, meitenes saņēmās malši, man ļoti patīk, ka visas cīnījās un nepatējās, kaut kā arī zaudējām. Izlīdzinājām, panācām pārsvaru pēdējā reizē. Ļoti patika sadarbības, ļoti patika, ka meitenes visas ticēja, ka tam, ja mēs cīnāmies, mēs varam uzvarēt. Vēl man ļoti liels gandarījums redzot abu komandu spēli, ka visas gan manas bijušās audzēknes, gan esošās, ka progress ir acīm redzams. Man kā trenerim ir prieks par meitenēm. Sākums diezgan veiksmīgs bija Florbola kluba Mādaža. Likās jau, ka izredzes nekādas nav. Kā jums, teiksim, izdevās motivēt savus spēlētājus saņemties un turpināt spēlēt ar uzvaru? Spēlētājiem teica, ka visa dzīve sastāv no maziem mērķiem, kas beigās veido vienu lielu mērķi. Ja mēs par sīkumiem cīnīsimies, tad mēs arī kopumā būsim tikai uzvarētāji un ieguvēji. Nākamā spēle sestdien Ādažos. Kas jādara, lai Rīgas Lauvas iekļūtu finālā? Galvenais ir maziem meitenēm jātic, ka viņas var, ka viņas trenējas ļoti nopietni un viņas tiek gatavotas arī uz U19 izlasi. Tad, ja meitenes noticēs pašas sev, viņa cīnīsies ar iepriekšējās spēles, tad, es domāju, ka tā spēle varētu būt veiksmīga. Paldies un lai veicas nākamajā spēlē. Paldies!